kādreiz lielāko tirdzniecības vietu Elejas pagastā universālu veikalu ēku laikazops postījis gandrīz 20 gadus. Tomēr tagad jau iztālēm redzams, ka mājas pirmais stāvs piedzīvo pamatīgas pārvērtības. Ar Šveices finansiālo atbalstu šeit top jaunatnes iniciatīvu centrs. Mēs esam lielākā vidusskola šeit, un uz šejieni brauc mācīties bērni gan no Sesavas, Bērvircavas, Vilces. Tad būtībā 4 pagasti. Šiem jauniešiem šeit ir kaut kur arī jāuzturās pēc stundām. Pēc, manuprāt, šī ir ēka, kas ir ļoti piemērota, jo ir pašā pagasta centrā. Lietuvas pierobežas pagastā, gluži tāpat kā citviet laukos, jaunieši aizvien biežāk dodas labākas dzīves meklējumos. Tomēr jaunajā centrā sastopam arī tādus 20 gadniekus, kuri apskatījuši citas zemes un tomēr atgriežušies mājās. Es zinu, laikam viss apstājos, jo pats ceļoju pietiekās. Tagad jāsāk kaut ko domāt Latvijā, patās. Ārzemēs arī pastrādāju, nepatika. Kaut kas jāpies. Gruntējās patās Latvijā. Un, lai gan daudziem pietiek vien ar iespēju centrā nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, netrūkst arī ideju, kā kopīgiem spēkiem pievērst jauno paudzi arī vides sakopšanai un biznesa idejām. Protams, ka ir, bet diemžēl pirms tam to iespēju nevarēja tā kārtīgi viņiem sagādāt, un tāpēc tagad mēs centīsimies. Būs dažādi kino vakari, mēs mēģināsim rīkot dažādas talkas, lai nevienkārši pa ielām neslāpstās, bet arī sakojap tās ielas. Un pēc tam, protams, kaut kādu ballīti par godu uztaisīt. Es biju vienā, es biju Aucē laikam, mums tur mācīja, spēlēja biznesa spēli, prezidents. Tur arī diezgan daudz ko iemācīties. Tādu uzrīkot, telpas ir, lai tikai dabūtu kontaktus. Pirmā stāva labiekārtošana tikšot pabeigt līdz mēneša beigām, tomēr nekādas atklāšanas lentes vēl grieztas netikšot, jo atkal iecerēts meklēt Eiropas atbalstu, lai atremontētu un jauniešu rīcībā nodotu arī ēkas otro stāvu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.